paliek vēsākas, mēs sākam meklēt biezās ziemas drēbes, lai mums ziemā būtu silti un mēs būtu gatavi ziemai. Tāpat arī dažādi dzīvnieciņi un kukainīši gatavojas augstajam periodam, piemēram, vāverīte vāc riekstus un noglabā tos dažādās slēptuvītēs kaut kur tuvumā pie savas migas. Visu vasaru viņa cītīgi ir vākusi riekstus. Ja, piemēram, viņa slēpj kādu riekstu, un viņai šķiet, ka kāds viņu vēro, vai viņa pamana, ka kāds uz viņu skatās, viņa tikai izliksies, ka viņa to riekstiņu aprok, bet patiesībā viņa to riekstiņu aizies un paslēps citā vietiņā. Tāpat arī kukainīši jau ir devušies gulēt. Vēlos vasaras vakaros mēs vērojām kodis, kā tās skaisti lidoja par mūsu ielas lampu, bet šobrīd paskatāmies pa logu un redzam, ka viņas tur vairs nav, viņas jau arī laikam ir devušās čučēt. Bet vai jūs zinat, kā koki sagatavojas ziemai? Vispirms to lapas nomaina krāsas, tāpēc kā ārā paliek vēsākas. Tad daudzi koki savas lapas nomet. Bet kāpēc? To visu mēs devāmies noskaidrot. Izrādās, ka koki lapas nomet tāpēc, lai atbrīvotos no dažādām neveicīgām vielām un lai saglabātu vairāk šķidruma savā stumbrā, lai pa ziemu tie neizkalstu. Un arī tāpēc, kad ziemas vētrās, kad ir stiprie vēji, lai vējš varētu plūst vieglāk cauri koku zariem un tos nenogāstu. Tātad arī koki ir gatavojušies ziemai. Bet kāpēc lapas maina krāsas? Lapās ir ļoti daudz zaļā pigmenta, ko sauc par chlorofilu, un dzelteno pigmentu, ko sauc par karotinoīdiem. Šie pigmenti palīdz ražot kokam nepieciešamās barības vielas, bet rudenī, kad kļūst augsts, daži koki pārtrauc ražot barības vielas, un zaļais chlorofils noārdās un pazūd, tāpēc kļūst redzams lapu dzeltenais pigments, karotīns. Dažiem kokiem pirms lapu nobiršanas veidojas arī sarkanais pigments, tāpēc šo koku lapas rudenī kļūst sarkanas. Izklausās ļoti sarežģīti, bet patiesībā vienkārši iestājoties augstajam laikam, koks gatavojas ziemai. Dažiem kokiem patīk arī augstums, piemēram, priedis labi pacieš augstumu un nenomet savas skujas pat ziemā. Šādiem kokiem lapas nomainās pakāpeniski, viena lapa var turēties kokā vairākus gadus, un šos kokus sauc par mūžzaļajiem kokiem. Tuvojoties ziemai, koku augšana palēninās divu iemeslu dēļ, samazinās dienas garums un pazeminās temperatūru. Tāpat kā čūskas un vārdas augstajā gada laikā dodas ziemas guļā, arī augi cenšas patērēt pēc iespējas mazāku enerģijas daudzumu. Tas arī šoreiz viss. Cerams, ka tagad jums būs skaidrāks, kas tad īsti notiek ar kokiem rudenī. Ātā, dabas pētnieki!